Labvakar, NSTV skatītāji! Šovakar es uz studijās aicināju vienu no Latvijas dižākajām modes dizaineriem, Agnesi Narņicku. Sveika, Agnes! Sveiki! Es domāju, pirms mēs sākam mūsu lielo sarunu par tevi, taviem darbiem, pastīsimies mazu intro, ko tu jau esi sasniegusi, ko tu esi beigusi, un lai skatītājiem ir priekšstats par tevi. Ja? Labi. Skatāmies! Agnese Narņicka ir Latvijā viena no vadošajām modes dizainerēm. Modes pasaulē viņa ir jau no 1997. gada. Agnes ir piedalījusies neskaitāmos starptautiskos konkursos modes skatēs pat tādās pilsētās kā Tokija, Parīze, Berlīna. 2012. gadā Agnes saņēma balvu kā gada modes māksliniece. Agnes ir viena no konceptveikala Paviljonas veidotājām un docentiem Latvijas Mākslas akadēmijā, bet paša Agnes darbi ir atpazīstami un iegūstami visā pasaulē zem zīmola One Wolf. Noskatoties mazo video par tevi, tu esi sasniegusi tik daudz, ko tu esi piedalījusies daudzās izstādēs, ne tikai Latvijā, ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Bet kā tu skaties, kas ir mode un kas ir mode priekš tevis? Sākotnēji mode man bija ļoti tāda apzināta izvēle, kad es sapratu, ka es gribu stāties Rīgas Lietišķās mākslas koledžā, kas tagad ir Rīgas dizaina mākslas vidusskola. Bet šobrīd īstenībā tā ir mana tāda galvenā bezmazliet dzīves sastāvdaļa, un es pat īsti nezinu, vai es vairs bez viņas varēšu. Tas, es domāju, ir tā, iet roku rokā ar tādu, tas nepārtraukti ir arī galvā, un gan idejas, gan kā ko labāk darīt, un tas tā ļoti ierauj sevī, jo tajā pašā laikā es esmu dizainers, un tam līdzi arī es esmu uzņēmējs, jo, lai, teiksim, profesionāli attīstītu zīmolu, tad tas viss iet roku rokā ar komerciju tomēr un ar biznesu, un man ir jābūt reizē gan ļoti radošam cilvēkam, gan arī uzņēmējam. Un tas laikam ir tas lielākais izaicinājums man pašai, tā kā būt ļoti praktiskam un varbūt pat tādam pieņemt tādus ļoti pragmatiskus lēmumus un saprast, tā kā viens, ko es ļoti, ļoti gribētu, bet tomēr, ko tagad vajag, un, tas ir tāds, bet būt dizainerim ir interesanti, bet arī to nav iespējams vairs nodalīt kā darbu un vispār no ikdienas, jo tas ir būtībā 7 dienas nedēļā. 7 dienas nedēļā tu esi modes dizaineri? Jā, noteikti. Un ja tev parādās 8. diena nedēļā, ko tev patiktu darīt? Nebūtu slikti. Tad es arī būtu modes dizainers. Arī visu 8. Jā, jo parasti tā 8. vai vismaz tā 8. varētu būt beidzot atpūtai, jo lai nedaudz atslēgtos. Un ļoti grūti ir atslēgties. Visu laiku tās domas nāk līdzi, un citreiz liekas, ka vajadzētu. Un tad, īstenībā, laikam, filmas, kino ir tas, kas to palīdz izdarīt. Es esmu arī dzirdējis, ka kino tev ir ļoti tuvs, ka tev saista viss, kas ir ap un par kino. Bet vai ir iespējams, ka mēs varētu kādreiz arī redzēt tava zīmola One Wolf kādu īsfilmiņu? Jā, tāds plāns īstenībā bija sen, bet, laikam, tās idejas pārāk grandios. Tam ir vajadzīgi arī līdzekļi. Es domāju, ka noteikti tas būs, jā. Bet nevaru vēl tā precīzi pateikt, kad. Jā. Idejas ir un viņas īstenībā krājās. Bet tad man uzreiz rodas jautājums par One Wolf. Kā ir tas zīmols? Esi tu vai tu esi tas zīmols? Kurš kuru veido? Tu veido modes, tu veido kolekcijas vai kolekcijas veido tevi? Droši vien, ka es veidoju, jā. Noteikti, jā. Tas būtu tas īstais skaidrojums, jā. Tad sanāk tā, ka ne visās tajās kolekcijās esi tu pati iekšā? Noteikti, man liekas, tas ir neatņemami, jo jebkurā gadījumā, lai ko es veidotu, tā ir tāda manas pašizpausme. Protams, zīmola ietvaros man ir tā kā ļoti jāsako līdzi, lai tas zīmola uzstādījums, kādus viņu radījusi sākotnēji, lai viņš
teiksim, ļoti kardināli nemainītos un nelēkātu pēkšņi, ka es taisu puķēnu sieviešu klēdus un pēkšņi ļoti tādu skarbu vīriešu tēlu neparādu, jo tas arī var vilkties maniem esošiem klientiem. Bet, katrā ziņā zīmols tiešām esmu es un varbūt arī otrādi. Viņš arī, teiksim, man liek kaut kur augt un attīstīties un tā kā jaunus mērķus noliek. Un, jā, tā kā es domāju, tas ir nereāli, kad es pēkšņi kaut ko pilnīgi kardināli citu uztaisu. Mans reiz arī ir tāds mazais jautājumiņš. Kā radās Mana Wolf, jo iepriekš tev bija Agnes Narņickas kolekcijas, tev bija arī ar Paviljonu sadarbība? Jā, Paviljonu ir joprojām cieši sadarbība, jo kopā ar Elīzi Tesk-Feldmani, ar ko es kopā akadēmijā mācījos, mēs viņu būtībā arī izveidojām, un viņš ir joprojām, un šobrīd, teiksim, attīstās ne tikai kā veikals, bet arī kā zīmols, un jau 2 kolekcijas pēc kārtas veidoja dizainere Līga Garda. Un savukārt, jā, tas jautājums bija, es nedaudz aizceļojos. Tā ir kārtībā droši. Jā, par. Es zinu, kāpēc izveidoju sev vēl vienu zīmoli, ja iepriekš arī bija kā Agnes Narņicka. Laikam tādēļ, kad tad, kad dizainers sevi prezentē ar vārdu un uzvārdu, ir savi plusi, jo tas ir tas vārds un uzvārds, ko neviens nevar atņemt. Tas ir, būtībā, teiksim, ja zīmolam ir ļoti jādomā par zīmola reģistrācijas, tā kā firmas zīmi un tādu aizsardzību, lai nepārklātos, pēkšņi neatrastos vēl viens līdzīgs vilks. Bet kas ir forši zīmolam, kad ap šo simbolu var radīt tomēr šo stāstu, sajūtu un cilvēkiem to ir vieglāk uztvert un varbūt arī identificēt ar sevi. Jā, tā kā man laikam ļoti gribējās radīt tādu zīmolu, kur cilvēki vēlētos sajusties tam piederīgi un kad viņus iedvesmo. Un, jā, tas ir tādu atsevišķu tēlu, atsevišķu personu, jā. Jo tas vilciņš, viņš ir tā kā kaut kādai cilvēku grupai ar vienādu ideoloģiju vai domāšanas virziens kaut kāds? Jā, noteikti ir cilvēki neatkarīgi pat no vecuma grupas. Tie ir tie, kas vēlas justies jauni, sirdī jauni un arī tādi, teiksim, ceļotāji, laimes meklētāji. Un arī kādēļ tas Van Wolf arī, jo zīmols rada unisex apģērbu, kas ir gan vīriešiem, gan sievietēm. Un arī šis One, kas ir viens, viņš arī simbolizē šo tā kā ideju par to, ka tas ir abiem dzimumiem, nevis sadalīts, ka tas ir vīriešiem vai sievietēm kaut kā tiek noteikts dzimumu ziņā. Un arī vilks kā simbols ir ļoti labs jebkurā kultūrā, ja mēs papētam dziļāk. Un viņš simbolizē gan neatkarību, draudzību, gudrību un tādu neatkarību tādā ziņā, neskatoties to, ka, piemēram, vilki arī dabā dzīvo baros, viņi jebkurā gadījumā tāds, tā kā katrs par sevi iet savu ceļu jā, tā kā ilgi domājot, ar ko varētu simboliski asociēt zīmolu, tad tas likās tāds tīrākais un tāds precīzākais simbols. Tad sanāk tā, ka tu esi tā kā vilka bara vedējs galvenais. Jo katrā vilka barā taču ir kāds galvenais. It kā jā, bet laikam tā ideja tāda, ka katrs priekš sevis jūtas galvenais. Tā vairāk tā ideja. Kurš izvēl šo zīmolu un jā, tā vairāk. Tu pieminēji, ka jūs veidojat unisex tā kā apģērbu. Un kāpēc tieši unisex un tieši tagad mūsdienās?
Kopā skatoties vispār, uz ko mēs tā kā virzamies, man liekas, ka mēs sen jau esam pazaudējuši modi tādā izpratnē, kāda viņa bija pagājušajā gadsimtā, un vēl pirms tam mode ir kļuvusi ļoti, tas ir biznes, ļoti liels, un tā kā otrs ir, kad ir pazudusi tā, teiksim, ja mēs varam kādreiz pateikt, 60. gadi, mēs uzreiz skatāmies filmu, mēs ieraugam apģērbu, mēs saprotam tie 60. gadi, vai mēs skatāmies, mēs redzam, ka tas ir 19. gadsimts. Teiksim, tagad skatoties pēdējos, varbūt tās 20-30 gadus, mēs pat vairs to tā nevaram precīzi noteikt, kas tas ir par gadu, un viss ir kļuvis ļoti līdzīgs viens otram, un viss ārkārtīgi arī atkārtojās. Un modes pazaudējis to savu smalkumu un identitātu. Man liekas, tagad skatoties stili, kas nāk modē, un arī tās tendences, kad viņas pat deklamē būt līdzīgiem, tā kā būt līdzīgiem un ka tas ir forši, un tā kā neatšķirties. Un jā, īstenībā varbūt arī tā pārprodukcija un pārpilnība, kas ir modē, viņa ir tāda pazaudējusi nedaudz savu to dvēseli. Tas ir tāds mans novērojums kopumā. Un par uniseksu īstenībā tas arī jau radies 60. gados. Man liekas, tas šobrīd globalizācijas tādā ietekmē, man liekas, vairs nav tik būtiski iedalīt. Un, piemēram, ir pat tādi veikali, kad preces tiek saliktas vīriešu un sieviešu apģērbs vienā veikalā, un tad tas klients pats izvēlās, kurš tad būs tas viņa īstais apģērbs. Vairs nav tā nodalījuma, sadalījuma, kas ir kas. Un es domāju, ka tā ir savā veidā arī tāda demokrātijas un globalizācijas pazīme, kad cilvēkiem ir brīva izvēle, kas viņš grib būt un kā izskatīties. Jā. Un arī, es domāju, vēl viena lieta, kas to ietekmē, ir, kad cilvēkiem pietrūkst tādas dvēseliskākas sajūtas kopumā, varbūt arī tas viss ir tik ļoti arī, kā cilvēki komunicē. Cilvēki vairs nekomunicē tieši, viņi komunicē caur internetu, izziņās, WhatsAppā, Facebookā. Twitters, Instagram. Un tad personība ir nedaudz tieši saskarsme ir pazudusi arī, un cilvēkiem kopēji varbūt pietrūkst tā garīguma, un tādēļ varbūt tā ir tāda varbūt atveseļošanās, kad vairs netiek tik ļoti parādīta tā seksualitāte, kas ir piegļoša kleita, es esmu sieviete vai teiksim, super mačo tipa apģērbs, bet kad pirmais iet pa priekšu tomēr cilvēks un viņa personība, un tikai pēc tam ķermenis ir nedaudz noslēpts savā ziņā, un man liekas, tā ir tāda kopēja civilizācijas atveseļošanās arī varbūt tādēļ. Tas ir tik ļoti aktuāls, šis uniseks, jā. Un tavām kolekcijām, kādi ir materiāli? Vienmēr dominē džīns, un džīns ir kokluma caudums, un, teiksim, pēdējā kolekcijā varbūt viņš nav tik ļoti klasiskā izteiksmē, kā tumši zils džīns, bet vairāk dominē melnais džins, kas ir nedaudz arī plānāks un deldēts un dažādi biezi kokvilnu caudumi. Un tas ir tāds, varētu teikt, stūrakmens man Wolf, kad viņš ir gan praktisks, gan arī vienmēr pieejams un saprotams. Vai tev kā dizainerei ir svarīgi, no kurienes nāk audumi? Vai viņi ir ekoloģiski audumi? Jā, noteikti. Es, protams, ļoti cenšos, es būtu vienkārši laimīgi, ja es varētu visus audumus atrast Latvijā, bet tomēr nāks braukt uz automu izstādēm un meklēt arī citur Eiropā ražotus audumus. Jā, Latvijā ir šobrīd, teiksim, trikotāžu audumu, kurus es varu izmantot, un kaut kas no plānākām
plānākiem kokvilnas audumiem, bet tas arī ir pa lielam viss. Un džīnsu, lai cik es ļoti gribētu, teiksim, lai viņš būtu ražots Latvijā. Viņi vienkārši neražo. Viņi vienkārši neražo. Un arī tāpat līdzīgi ar vilnas audumiem, kas agrāk bija diezgan, es teiktu, pat ļoti kvalitatīvi un viņi tika ražoti, tad šobrīd tā ražošana ir tāda, it kā nav. Tā. Bet kā ir tagad modē? Ir svarīgi, vai tas audums ir ražots ar rokām, vai ražošanas procesā nav izmantoti, nezinu, vērgi un tā tālāk? Jā, droši vien primāri, kas tiek skatīts, lai ražošanas procesā netiktu izmantots tā kā lētais darbspēks un arī tur, pieņemsim, bērni un tad arī auduma krāsošanas procesā netiktu izmantoti. Tas tiek izmantots, tiek patērēts ļoti daudz ūdeņa un dažādas ķīmiskas vielas, un šie ūdeņi tālāk notek attiecīgi vai no upē, tālāk jūrā un tiek piesārņota, protams, daba, protams, tā masu produkcija un tas, no tā šobrīd neizbēgt, bet tas, kad beigās mums ir iespēja lēti nopirkt šo masu produkciju un tā kā apmierināt to savu kārdinājumu, ka mēs varam visu laiku kaut ko par ļoti lētām naudām kaut ko nopirkt jaunu un sevi iepriecināt, bet tajā pašā laikā ar šo sevis iepriecināšanu mēs atbalstam šo dabas piesārņojumu. Tas ir, protams, fakts, un savukārt ir preces, kas ir dārgākas, bet varbūt, ka mums vienkārši nevajag tik daudz tās lietas, jo kādreiz arī, es atceros arī savā bērnībā, man likās pilnīgi normāli, kad tu krāji, teiksim, saviem džinsiem ļoti, ļoti mīļajiem, tev ir šie džinsi, un vai ir vajadzīgi 7 vai 8. Kas teiksim, kad ir ļoti mainījusies tā attieksme pret apģērbu, tas ir līdzīgi, ka aiziet ēst foršas vakariņas pasēdē, tikpat labi var ieiet nopirkt kaut ko no apģērba. Teiksim, tādu jau kā izklaide drīzāk, nevis kā tāda pārdomāta iepirkšanās, kad es izvēlos sev ilglaicīgāku apģērbu, kas man ļoti patīk. Es zinu, ka viņš man ilgāk kalpos. Bet tas ir katra, protams, cilvēka ziņā. Bet tagad jau arī man šeit ir apkārtējā vide, kad arī visi dizaineri spiest ražot 2 kolekcijas vismaz gadā. Vai pat vairāk un pa dažādām valstīm. Tas man ļoti nepatīk, kad tas ir tāds industrijas, tāda noteiktā mašīna, kad noteikti mums ir jātaisa 2 kolekcijas, un noteikti viņas ir jāatrāda, un tad kā viens no otra ir atkarīgs, kad mums noteikti ir jābrauc uz izstādi, atkal viņi jāatrāda, un būtībā, manuprāt, pietiktu pilnīgi, ja tā būtu 1 kolekcija gadā, kad būtībā vispār labs dizains, viņam būtu vairākas sezonas, būtu jābūt aktuālam. Tā ir tā sistēma. No vienas puses mēģina viņai pretoties, no otras puses saprota, ka kaut kādu nosacījumu man ir jāņem vērā. Tā ir tāda liela industrija un diezgan skarba, teikšu tā. Bet tā ir pavisam godīgi, kā ir. Ja es tagad apstos internetā, ka man patīk tava kolekcija, kur ir veidot pirms 3 gadiem, viņi kaut kur vispār var atrast vēl mūsdienās? Tas, kas attiecas uz džinsiem, noteikti ir modeļi, ko mēs no jauna ražojam, atkārtoti. Un ir kaut kādas lietas, kuras ir ļoti piesaistītas kolekcijā, kuras ir būtībā kādu gadu pieejams. Un vēl mazliet atgriežoties pie audumiem, materiāliem, kā ir ar eksperimentāliem audumiem, kā tu viņus akceptē vai neakceptē, un tev viņi patīk, nepatīk? Patīk, jā. Tas ir, teiksim, izstādēs, tas ir tāds interesantākais posms tieši iet skatīties, kur ir dažādi inovatīvie audumi, un kas jauns ir izgudrots, un gan tīri vizuāli, kā viņi izskatās, gan arī no tāda funkcionālā viedokļa. Ļoti, ļoti viegls audums,
Bet, nu, cik viņam ir daudz tās funkcijas, ka ļoti plāns lietus mētelis, viņš ir gan elpojošs reizē, viņš ir ūdens necaurlaidīgs, viņš ir ļoti viegls un vizuāli arī ļoti, teiksim, efektīvs ar to, ka jā, dažādām faktūrām vai tieši ar savu caurspīdīgumu vai tā. Tā kā tas ir vienmēr interesanti un arī iedvesmo idejām. Nav citreiz tā, kad skaties tos materiālus vai arī modes skats un domā, cik tālu vēl var kaut ko izdomāt, cik tālu vēl aizies modē. Kas būs tas gals, kur teikt, nē, viss, tas ir pat traku jau. Nebūs tā. Man liekas, varbūt kādreiz būs tāda ļoti vēl kardinālāka tā sadalīšanās, kad būs kaut kas ļoti, ļoti ekskluzīvs, kas būs bez mazliet tādu izredzēto cilvēku slānim, tā kā šobrīd tā ir augstā mode, un kad viņa tā kā turpināsies, lai saglabātu arī to cilvēku meistarību, ka viņi spēja rokām kaut ko unikālu radīt, jo tādu cilvēku paliek arvien mazāk, un tomēr, lai tās iemeņas mantotu, tā joma būtu jāattīsta. Un otrs ir tas, kad, es domāju, viss arvien vairāk tiks robotizēts, vienkāršots ražošanai, gan audumi, gan pati ražošana. Jā, tā kā, piemēram, ir nīderlandiešu dizainere, kura savas augstās modes kolekcijas uz 3D printeru printē. Visādi notiek, jā. Un kā ir ar tevi? Tu dod priekšroku ar rokām šūtām drēbēm vai rūpnīcā saštancētas? Būtībā Latvijā tāpat tas tiek viss šūts ar rokām. Un protams, es atbalstu abus veidus, bet ražošanā, protams, labāk ir sadarboties ar Latvijas fabriku. Nu jā, un es, protams, ļoti priecājos par to, kad arvien vairāk Latvijas fabrikas ražo Latvijas dizainu, nevis tīri kā izpildītāji tikai ārvalstu dizainu. Tā kā ārvalstu zīmolu idejas tiek šeit sašūtas un realizētas un sūtītas atkal prom. Bet, jā, kad tiek tāda iekšēja sadarbība, tas ir ļoti forši. Kā tiek vērtēta Latvijas mode pasaulē? Man liekas, ka tās perspektīvas ir ļoti labas un, manuprāt, jau vispār tāda īsta mode īsti pat nav tādas nacionalitātes un šobrīd ir tik plašas iespējas kaut kur braukt un piedalīties, ja ir tāda gan liela motivācija, gribas spēks un teiksim, ieguldītais darbs, es domāju, ka sevi var pierādīt. Jā, un ja mēs tā kopēji skatāmies, domāju, rezultāti ir labi, jo cik tad ilgi īstenībā tas kaut kādus pēdējos, varbūt 10 gadus notiek, kad latvieši kaut kur sāk sevi vairāk parādīt un piedalīties. Un jāsaka, kad rezultāti ir, un par latviešiem diezgan daudz raksta un labi atsaucās, un arī par konkursiem, ja mēs skatāmies apkārt, cik daudz piedalās un tiek novērtēti līdzvērtīgi kā franču, japāņu, itāļu, amerikāņu jaunie dizaineri. Man liekas, ka mūsu reģions ir ļoti interesants arī šobrīd viņiem. Jebkurā jomā vajag kaut kādas pārmaiņas, kaut ko jaunu, cik tad var uz itāļus un frančus skatīties. Tā kā, jā, vienu brīdi bija tāds ļoti izteikts beļģu periods, kad tagad, man liekas, arī, bet man liekas, kad viņi uz šo reģionu skatās šoreiz gan kā uz Austrumu Eiropu, kas, tā kā kultūru sajaukums, interesants, kurš atkal spēja radīt kaut kādas jaunas idejas modē, un tāpēc, man liekas, mēs esam interesanti viņam. Tad mēs konkurējam pašlaik modē ar ar Āziju, jo viņi tagad arī ir kā modē un iet spēcīgi. Nu jā, ir kaut kādas tādas dominējošās valsts, protams, vienmēr, jā. Un kā ir ar jauniem latviešu dizaineriem?
viņi ir tādi motivēti, kad ies uz priekšu un cīnīsies, vai tomēr iekšā sēž kaut kas tas mazais kūtrais latvietis, kurš domā, ko tad es jau te no Latvijas? Es domāju, ka ir gan tādi varianti, bet es domāju, ka būs arvien vairāk, jo ir tagad varbūt tā pozitīvā pieredze, ka kāds to dara un ir to aizsācis jau, un tad to ir jau tā drošāk darīt, un varbūt tās arī, kad ir pie kā griezties pēc padomu pieredzes, arī kā to, ar ko ir jārēķinās un kas to prasa. Jo, protams, ja mēs salīdzinām Itāliju, kur ir 100 gadu pieredze šajā jomā, es tiešām uzskatu, kaut kas šajā jomā ir attīstījies pēdējo, es pat neteiktu, ka 10 gadu laikā pat mazāk. Bet jūs savā starpā un lielie modes dizaineri Latvijā palīdzat viens otram un komunicēties un ar jauniem dizaineriem? Saka, es to tiešām daru ļoti labprāt, bet es nevarētu teikt, ka to dara visi. Un to vajadzētu darīt. Un tā ir, man liekas, tā lielākā, diemžēl, nelaime latviešiem kopumā. Tā kā, jā, tas man liekas, ka tieši tur ir tas klupšanas akmens, kad būtu maksimāli viens otram jāpalīdz un jādalās ar savu pieredzi. Jā, tas, manuprāt, ir, jo mēs viens otram neesam konkurenti viennozīmīgi. Tas ir, man liekas, pilnīgs muļķības, kad uzskatīt šobrīd tajā attīstības stadijā, kādā mēs esam, sevi vienam otru par konkurentiem, mums visi tad varam apskatīties apkārt, cik miljonu zīmoli pasaulē. Tā kā mums būtu vairāk jāstrādā, lai tas Latvijas vārds varbūt tomēr beidzot būtu, ar ko mūs identificēt modē, jo joprojām ir ļoti grūti definēt, kas ir Latvijas mode. Bet ir kaut kāds kopējais skats, kā apmēram izskatās Latvijas mode? Man liekas, ka vēl grūti to, vēl vajag laiku, lai tā kā izveidotos tāds definējums tam. Mēs ļoti dažādi esam. Man bija uzreiz jautājums par to, kā latviešu modu novērtē. Latvijā? Jā. Kopumā, man liekas, tie žurnāli, kas ir teiksim, tie cilvēki, kas darbojās šajā profesionālajā sfērā, viņi novērtē kopumā labi. Bet, teiksim, pati sabiedrība lielākoties, ko es arī esmu novērojusi tad, kad tu esi kaut kādā brīdī atzīts ārvalstīs, par tevi labu teiks šeit. Kamēr nekas labs nav, teiksim, sevi jāpierāda sākumā ne savās mājās, lai tiktu, teiksim, cienīt savās mājās. Un tas arī tā, citreiz liekas tā... Varbūt tāds apburtais riņķis. Jā, tas tāds. Bet, tas varbūt tās kaut kādā ziņā, protams, negluži spītība varbūt tās, kas dzen varbūt tās uz priekšu turpināt, kā saka, pierādīt sevi, bet, kad tu saproti, kad, labi, tāda sistēma strādā, tad ir jāturpina. Jā. Bet, un ir tāda lieta, ka mums ir beigusies jau pusstunda. Man šeit laiks atkal paskrēja ļoti ātri. Jā, tiešām. Varētu vēl 10 stabili jautājumus uzdot man šeit un būtu arī skatītājiem interesanti klausīties. Bet, ir pienācis laiks atvadīties, diemžēl. Es saku tev ļoti lielu paldies, ka tu atnāci. Es domāju, ka tava ikdiena ir tik ļoti aizņemta, kad izbrīvēt stundu, pusotru laiku ir grūti. Šobrīd pēc modes nedēļas ir nedaudz mierīgāk, bet, Jā, tad... Un teikšu paldies arī skatītājiem, kad jūs skatījāties mūsu. Ieteikšu noteikti pievērst uzmanību Latvijas modei. Ja ir iespēja arī atbalstīt jaunos latviešu dizainerus un arī vecos varbūt, lai gan viņi nav tik veci, noteikti gadu ziņā. Tad paldies tev, paldies skatītājiem un tiekamies nākamo pirmdienu šeit pat laikā 21:30.